Neaizbildināsimies ar to, ka man ir mana kalpošana, man ir mans tas, man ir mans laiks, man ir mana ģimene, man tev nav laika. Tavs primārais uzdevums ir būt par Jēzus Kristus liecinieku. Un šodien mēs noslēgsim, šī būs pēdējā tēma ar nosaukumu, kā kļūt par liecinieku savam Dievam. Un tas, ko es gribu teikt, ir to, ka tu nekad nespēsi Dievu piedzīvot pilnā apmērā savā dzīvē, ja tu nekļūsi par Dievu liecinieku. Ja tu nekļūsi par Dievu liecinieku, ja tu nekļūsi par to, kurš iet un citiem stāsta par Dievu. Jo daudziem no mums varbūt ir tā domāšana, ka ja jau es lasu Bībeli, ja jau es eju uz baznīcu, ja jau es lūdzu Dievu, tad tas ir tas svarīgākais, ko piedzīvot. Un kaut arī tās ir ļoti fundamentāli svarīgas lietas katram kristietim, tad tomēr tās nav tās, kuras, teiksim, būt par liecinieku ir tāds kā nākušais līmenis. Jo bieži vien par kristiešiem un par kristietību runā, ka viņi ir tādi pasīvi, ka kristieši ir pasīvi, viņi nav aktīvi, viņi nestāsta citiem par Dievu, un cik bieži ir, diemžēl, dzirdējušie stāsti, kur kolēģis vai skolas biedrs pēc daudziem gadiem uzzina, tu vispār gāji baznīcā, un viņam nebija ne jausmas. Viens būtu tas, kad viņš nekad to neteica, bet otrs būtu, kad tavs kolēģis nemaz to nevarēja ieraudzīt tavā dzīvē, ka tu būtu savādāks, atšķirīgāks. Un tas ir tas, par ko mēs šodien domāsim, kā kļūt par liecinieku savam Dievam. Un nereti, kad mēs domāsim par to, mēs apskatīsimies uz kādu video tulīt, un tas video, viņam varbūt skaņa nebūs tā labākā, bet mums būs 2 video, un otrs video vispār tur bildi būs ļoti slikti, bet jūs domu sapratīsiet. Bet pirmais video būs par to, kāda bieži vien izskatās kristietība. Tad šeit būs pirmais video. Zvejnieki bija upju un ezeru ieskalti, kas bija pilni ar izsalkušām zivīm. Viņi regulāri tikās, lai apspriestu aicinājumu zvejot, zivju pārpilnību un zvejošanas prieku. Viņi bija priecīgi par zvejošanu. Kāds ieteica, ka viņiem ir vajadzīga zvejošanas filozofija. Tāpēc viņi rūpīgi nodefinēja un pārdefinēja zvejošanu. Viņi arī izveidoja zvejošanas stratēģiju un taktiku. Viņi uzsāka pētījumu un apmeklēja konferences par zvejošanu. Daži ceļoja uz tālām zemēm, lai studētu dažāda veida zivis un viņu dažādos paradumus. Daži pat ieguva doktora grādu zvejoloģijā, bet neviens vēl nebija gājis zvejot. Tāpēc tika izveidota komiteja, lai izsūtītu zvejniekus. Tā kā iespējamās zvejas vietas bija vairāk nekā zvejnieku, komitejai nācās nospraust prioritātes. Saraksts ar prioritātēm par zvejošanas vietām tika piesprausts pie ziņojuma dēļ visos sadraudzības zāles gaitiņos. Taču neviens joprojām negāja zvejot. Tika izveidot apskaidrot, kāpēc. Lielākā daļa uz aptauju neatsaucās, taču no tiem, kuri atsaucās, tika noskaidrots, ka daži jutās aicināti studēt zivis, kā arī piegādāt zvejošanas aprīkojumu, un citi iet un iedrošināt zvejniekus. Ar tik daudz svarīgām tikšanām, konferencēm un semināriem viņam vienkārši nebija laika iet zvejot. Toms bija jauniņai zvejnieku sadraudzībā. Pēc vienas sadraudzības sapulces viņš devās zvejot un noķēra lielu zivi. Nākamajā sapulcē viņš pastāstīja savu stāstu un tika pagodināts par savu lomu. Viņam tika teikts, ka viņam ir īpaša dāvana zvejot. Viņš tika uzaicināts runāt visās zvejnieku sapulcēs un pastāstīt visiem, kā viņš to izdarīja. Ar visiem uzaicinājumiem runāt un viņu ievēlēšanu padomē, Tomam vairs nebija laika iet zvejot. Taču jau drīz viņš sāk izjust nemieru. Viņš ilgojās atkal izjust zvejošanas prieku. Tāpēc viņš atcēla uzstāšanos, atkāpās no padomas un teica draugam, ejam zvejot. Tas ir tieši tas, ko viņi darīja. Un ticiet vai nē, viņi noķēra zivis. Zvejnieku sadraudzības locekļu bija daudz. Zivis bija par pārim, bet zvejnieku bija maz. Marka 1,17 Jēzus saka, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Pirmkārt, tas, ka tur bija Toms, tas tur vienkārši tā bija. Tas nav tā, ka es tev būtu veidojis, vienkārši tā sakrīt, kad ļoti labi atbilst priekš manis, bet acīm redzot, tam vārdam ir savu nozīmi. Bet
ko es gribu, mēs ieraugam šajā video, es domāju, cik daudz draudzēs un mūsu vidū ir tādu cilvēku un kristietību vispār kā tāda, kur mēs esam gatavi darīt ļoti daudz ko. Man kā viņi teica, braukt uz konferencēm un piegādāt zvejniecības tos inventārus un vēl visādas lietas, bet neviens negāja zvejot. Mēs arī bieži vien mums ir apmācības, mums ir dievkalpojumi, mums ir bībeles studijas, mums ir jauniešu vakari un vēl viss kaut kas. Un tomēr, vai tas mūs veidina vairāk iet un citiem stāstīt par Dievu, vai mēs reāli ejam un izdzīvojam to savu ticību, to, ko mēs esam dzirdējuši, tur, kur mēs esam auguši. Bieži vien ir tā, ka nē. Bieži vien ir tā, ka tomēr ērtāk ir palikt šeit, kalpot tikai pie kristiešiem, jo pie nekristiešiem ir ļoti grūti iet. Viņi var tevi nepieņemt. Bet, ziniet, Bībelē teikts par to, kur debesīs ir vislielākais prieks. Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļā. Mēs vispār būsim pārstāvjumi Lūkas evaņģēlijā šodien. Lūkas 15:7 ir rakstīts: es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīgas. Redziet, Bībele runā par to lielāko prieku. Bībele runā, ka vislielākais prieks debesīs ir tad, kad viens cilvēks, kurš Dievu nepazīst, atgriežas un piedzīvo Jēzu Kristu. Tas ir tas prieks. Bībele, es nezinu, varbūt tavs sitiens liekas, es nezinu, protams, par daudz ko jau Dievs priecājas, bet īpaši Bībele uzsver, kad eņģeļi debesīs priecājas un gabalē. Tad, kad kāds cilvēks, kurš Jēzu nepazīst, viņu iepazīst. Un es domāju, ja mēs skatāmies uz visām tām lietām, uz to video, piemēram, ir jau forši rīkot konferences, ir forši rīkot vēl visādas pasākumus, bet ja tas neved cilvēkus tuvāk Jēzum, ja cilvēki tāpēc nekļūst aktīvāk savā ticībā, jeb savā ticības izdzīvošanā, tad tam īstenībā nav nozīmes. Un no vienas puses varētu teikt, jā, ir prieks par izlasīt Bībeli, jā, ir prieks par apmeklēt Bībeles studiju, ir prieks par labi paveiktu kalpošanu, kur tu redz augus un rezultātus. Un tomēr Bībele saka, nav lielāka prieka, ja kāds cilvēks piedzīvo Jēzu Kristu. Kad cilvēki iet un stāsta citiem par Jēzu, par savu pestītāju. Patiesībā tas ir vislielākais gods mums kā kristiešiem. Būt Dieva lietotiem, būt Dieva rīkiem, Dieva rokās, ka Dievs citus velk tuvāk sev. Ka tu zini, ka tu biji viens tas posms, kurš pieved kādu cilvēku tuvāk Jēzum Kristum. Un es gribu teikt, ka tas vienmēr ir kā ķēde. Tas nav tā, ka tu viens pats varēsi to cilvēku aizvest. Visticamāk, Dievs to lietos kādā dzīves posmā. Es to esmu iepriekš teicis, un tā ir statistika, bet vienam cilvēkam vajadzīgs 7 vai 8 reizes dzirdēt evaņģēliju, 7 dažādas 8 reizes dzirdēt evaņģēliju, lai viņš atsauktos tam. Protams, kādam pietiek 1 reize, un kādam nepietiek 100 reizēm. Bet tas nozīmē to, ka būs vajadzīgs vairākas sarunas, vairākas tikšanās, vairāk atraidījumu. Un tā ir tā realitāte. Mūsu draudzes anketas, par kurām Filips jau līdzdalīja, tie, kas jūs bijāt un dzirdējāt, mūsu draudzes anketas parādīja, tad viena lieta bija problēma kalpošanās, un otra lieta bija atklāja vēl kādu nepatīkamu lietu. Proti, ka gandrīz visa draudze zina mūsu draudzes vīziju, mūsu draudzes misiju. Visi gandrīz zina, kas ir kristiešu lielais uzdevums. Proti, iet un stāstīt citiem par Jēzu Kristu. 90% to zina. Bet problēma ir tajā, ka pusi draudzes to nepraktizē. To arī atzina. Pusi draudzes tikai teica, jā, ka viņi to dara. Un iespējams, ka kāds no tiem, kurš atzīmē, ka viņš to dara, tas nenozīmē, ka viņš to dara regulāri. Varbūt viņš to dara reizi pusgadā un tieši trāpījās, ka anketa bija tieši tajā reizē, kad viņš bija dalījies, un viņš varēja ielikt sev, jā, kad es to daru. Bet es parādu to, ka vismaz es varētu novilkt tagad šeit, balkons vispār ļoti smuki dalās pa pusēm, un šeit pa vidu novilkt šik vienu pusi, otru pusi, viena pusi to dara, otra pusi to nedara. Un tagad, ja piemēram šī pusi to dara un šī pusi to nedara, draugi, kāpēc? Kāpēc jūs tā nedarat? Un, protams, tas tā nedarbojas ar vainas apziņu. Bet tā ir tā realitāte. Puse draudzes nestāsta cilvēkiem par Jēzu vai neliecina aktīvi par savu ticību. Un patiesībā mēs to redzējām arī šajā video, ka gandrīz neviens negrib iet kāpt laivā un iet zvejot. Jo tas ir ļoti grūti. Tikai retais stāsta par Jēzu un aicina uz draudzi. Un tad jautājums ir, kāpēc? Vai tas būtu tāpēc, ka lielākai daļai ticīgo patiesībā nerūp un nedeg sirdis par Liepāju, par Latviju? Un tad jautājums, vai šī ir tikai unikāla problēma atkal mūsu draudzēji, ka mēs to nedaram, ja tomēr tā ir universāla problēma visur, visās draudzēs.
Un kāpēc šis uzdevums ir tik grūti izpildāms? Kāpēc ir tik grūti iet un pastāstīt kādam par Jēzu Kristu? Un kas ir tas, ko Bībelē mums saka, kas mums ir jādara? Un tas ir tas, uz ko mēs šodien apskatīsimies. Būtībā mēs būsim Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā, un būtībā būs tikai 3 pāntus, kuriem mēs skatīsimies tā dziļāk. Lūkas evaņģēlijas 10. nodaļa, pirmie 3 panti. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus mācekļus un izsūtīja tos pa 2 un 2 savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un viņš tiem sacīja: pļaujamā daudz un strādnieku maz, tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Ejiet, lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Tātad šis ir stāsts par to, ka Jēzus izsūta nevis 12 mācekļus, bet 70 mācekļus. Par 12 mācekļiem mēs zinām, mēs viņus varam nosaukt vārdā, jo viņa Bībelē visi nosaukt vārdos. Patiesībā 9. nodaļā, tad nodaļa iepriekš, Jēzus izsūtīja arī šos 12 mācekļus pa 2, kur viņš gribēja iet. Un viņš izsūtīja viņus, un viņi gāja pa 2 un sludināja. Un tas, ko viņi darīja, bija ļoti interesanti. Viņi negāja vienkārši, labi, ejam, kaut ko padarīsim, bet viņi gāja sagatavot cilvēku sirdis. Viņi gāja sludināt Dieva valstību. Viņi gāja sludināt evaņģēliju. Viņiem bija konkrēts mērķis, ko viņi gāja darīt, tā kā viņi gāja. Un tas ir tieši tas pats, ko mēs redzam, ko Jēzus atstāja mums Mateja evaņģēlijā, lielā pavēle, 28. nodaļa, kur ir rakstīts: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šeit ir izteikts aicinājums: ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Mūsu visu uzdevums ir iet un darīt citus par kristiešiem, citus par Dieva bērniem. Un, ziniet, no vienas puses ir tā ļoti interesanti. Ir labi apzināties, ka tev ir tavu grēku piedoti. Ir labi apzināties, ka tu vari vakarā aiziet gulēt, zinādams to, ka, ja tu gadījumā nomirsti par nakti, tu pamodīsies pie Dieva debesīs. Ir labi dzīvot patiesībā ar to apziņu, ka tu zini, ka tev ir piedots un ka tev ir Dievs un ka tu vari pazīt Dievu. Un tad, kad tu aizdomājies kaut kādos brīžos par tiem cilvēkiem, kas Dievu nepazīst, un tev liekas, kā viņi tik viegliprātīgi var dzīvot, viņiem būs jāstājas Dievu priekšā, bet tu vari aiziet mierīgi gulēt, jo tu zini, ka tev ir Dievs. Un lielākā daļa nav Dieva. Un tam vajadzētu mūs motivēt, tam vajadzētu mums likt justies slikti par tiem, kas Dievu nepazīst. Bet bieži vien mēs esam diezgan mazjūtīgi, neiejūtīgi. Mums kaut kā tas neskar. Un kāpēc tas notiek? Un ko mēs varam darīt? Kas ir tas mūsu lielais uzdevums? 2. pāns. Pļaujamā daudz, strādnieku maz. Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Fakts ir tāds, ka Liepājā, ja mēs runāsim par Liepāju, ja kāds klausās no citas pilsētas, tad ieliec savus pilsētas ciparus. Liepājā dzīvo vairāk kā 60,000 cilvēku. Nu, vismaz uz papīra rakstīts 67, var jau būt, ka dzīvo mazāk, es nezinu. Bet piemēram, plus mīnus 60,000. Un ar to ticīgo skaitu, kas ir Liepājā, skaidrs, ka nav iespējams visiem pastāstīt par Dievu, ja mēs tā būsim visiem reāli. Nav iespējams visus aizsniegt priekš Dievu. Un te arī rakstīts, pļaujamā ir daudz. Pļaujamā ir daudz. Ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šodien visā pasaulē, Latvijā, Liepājā vai jebkurā citā pilsētā, kurā tu klausies, cilvēku ir ļoti daudz, kas grib dzirdēt par Jēzu Kristu. Un reku būs viena doma, un es gribu, lai jūs kaut kā viņus atveriet. Liepājā šodien ir ļoti daudz cilvēku, kur ir gatavi dzirdēt vēstu par Jēzu. Un es domāju, ka šeit ir ticības jautājums priekš kādiem mums. Vai tu tam tici? Vai tu tici, ka Liepājā ir ļoti daudz cilvēku šodien konkrēti šodienas datumā, šodien ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir gatavi dzirdēt par Jēzu Kristu? Bet tas ir fakts, jo Bībele to saka. Un tad ir viena problēma. Mēs nezinām, kuri tie ir. Ja mēs varētu uzzināt, kuri tie ir, kur grib dzirdēt par Jēzu Kristu, protams, ka to mēs tad aiziet viņiem pastāstīt. Varētu ielikt sludinājumu Kurzemes vārdā un Liepājniekiem un Facebookā, kad ja kāds šodien ir gatavs dzirdēt par Jēzu Kristu, es esmu gatavs tev par viņu pastāstīt. Būtu super.
Un tomēr Dievs tādā veidā nedarbojas. Dievs grib, lai viņa bērni savā ikdienā iet un meklē tos, kuri ir pazuduši. Lai cilvēki iet un meklē tos, kuri ir pazuduši. Un atcerieties, kāda bija Jēzus misija. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Un es gribu uzsvērt to vārdu meklēt. No vienas puses, Dievs varēja teikt tā, klausies, dēls, es tev sūtīšu uz pasauli, reku ir lokācija, reku ir koordināts, te ir vesela čupa cilvēkiem, kuri ir reāli izmisuši, kur meklē Dievu, reku ir viņa adreses, viens dzīvo Betlēmē, viens Jeruzālēmē un tā tālāk, ej pie viņiem. Bet Dievs to nedarīja. Dievs teica, ka Jēzus ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Un šis pats attiecās uz mums, un tagad parunāsim par vārdu meklēt. Vārds meklēt var būt pasīvs, un viņš var būt aktīvs. Piemēram, tad, kad mūsu, Joēlai bieži, konstanti viena no lietām, kas visvairāk tiek pirkts, ir knupiņš. Viņš visu laiku pazūd kaut kur, es nezinu, kāpēc. Un tad, kad tu brāļiem lietas, pameklējiet, pa visiem kopā atrodam to knupīti, viņai. Viņi ļoti pasīvi meklē. Parasti tas ir tā, nav. Viņi pat nav paskatījušies. Tu tā neatradīsi. Nav. Normāli pameklēt normāli. Nav. Viņi nav ieinteresēti meklēt. Un man ir sajūta, ka mēs dažreiz kristieši tieši tāpatās, ej pastāst kādam par Dievu. Nav neviens negrib dzirdēt. Bet tad ir aktīvā meklēšana. Tad, kad mēs dzīvojam īrijā, patiesībā tad, kad mēs vecāki no vienas puses, no otras puses savācāmies dzīvot uz Dublīnu. Mēs nevarējām no sākuma atrast darbu, un bija tā, ka mums nebija ko ēst. Kāds 3 nedēļas, man liekas, mēnesis, nezinu. Mums reāli burtiski bija tik slikti, ka mums nebija ko ēst. Tas, ko mēs darījām, tur bija nauda mētājās uz ielām vairāk nekā Latvijā, tajā laikā vismaz. Un līdz tai ciematam, uz kur mums bija jāiet, ciematam, bet vienam no centriem Dublinā bija kaut kādas 30-40 minūtes ar kājām jāiet. Un, ja tu rūpīgi meklēji, maize maksāja 35 centi, vienmēr mēs atradām eiro līdz 2 eiro un tu varēji nopirkt maizi. Bet tu ļoti intensīvi meklēji, tāpēc, ka tu saprati to, ka ja tu intensīvi nemeklēsi, tu paliksi ar tukšu vēduru. Un tad, ja kādā reizē izdevās atrast 2 eiro, piemēram, uz zemes, tad tu biji ļoti laimīgs, jo tu saprati, ka būs arī sviests. Pa laimi tas bija ļoti īs brīdis, vai tad, kad, piemēram, pazuda tas puika Liepājā. Iesaistījās visi, iesaistījās armija, ugunsdzēsēji, policisti, brīvprātīgie. Visi intensīvi meklēja trepu telpas, mājas, sētas, krūmus, mežus. Visu, ko tik varēja, intensīvi meklēja atrast šo puiku. Un mēs redzam to, ka mēs varam meklēt pasīvi un mēs varam meklēt aktīvi. Un tad ir jautājums tev, kā tu meklē? Vai tu vispār meklē? Varbūt tās, ka tev ir tāds, ok, ja man kāds pajautās, tad es atbildēšu, bet pats īpaši es visu to nebāzīšos. Bet mēs redzam, ka Jēzus nāca meklēt un glābt pazudušo. Un es neprasu šobrīd, vai tev izdodas atrast. Šobrīd es tikai prasu, vai tu meklē. Jo citviet, ja es teicu tā, kas meklē, tas atrod. Kas iet zvejot, tas nozvejos. Bet šobrīd tikai vai tu ej, vai tu to dari. Un, manuprāt, ir brīnišķīgi apzināties to, ka Jēzus teica, ka pļaujamā ir daudz un strādnieku maz. Pļaujamā ir daudz un strādnieku ir maz, jo, ja būtu pretēji, proti pļaujamā būtu maz un strādnieku būtu daudz, tad, ja mēs dzirdētu, ka kāds cilvēks Liepājā ir pieņēmis Jēzu Kristu, vai, piemēram, tur Henrijs ir pastāstījis kādam par Jēzu, un viņš ir pieņēmis Jēzu kā savu kungu un glābēju, mums būtu tāds, ak, nē, varbūt tas bija pēdējais cilvēks Liepājā, kuram bija paredzēts atgriezties. Un ko mēs tagad darīsim? Es tagad iešu un stāstīšu citiem par Jēzu Kristu, bet varbūt vairs nav neviens palicis, kuram jāpastāst. Tā būtu milzīga problēma. Un tad, kad kāds pastāstīja kādam, mums būtu tāds, laimīgais, tev trāpīja, laimīgā loza tev bija, tev paveicās. Bet tā nav. Problēma patiesībā ir otra. Problēma ir tā, ka to pļaujamā, to, kas Dievu nepazīst, ļoti daudz, maz ir tādu, kas patiesībā iet un stāsta cilvēkiem par Jēzu. Bet no vienas puses nevar teikt, ka kristieši ir maz, jo uz papīra ir pasaulē 2,4 miljardi kristiešu, kas
gandrīz sastāv 1/3 daļu no pasaules iedzīvotājiem. Ja mēs skatāmies uz Latvijas statistiku, ka katrs 3. uz papīra skaitās luterāns un katrs 5. skaitās katolis. Un uz papīra skatoties, galīgi neizskatās, ka strādnieki ir mazi. Bet, ja mēs pieņemam faktu, ka Jēzus runāja patiesību, un tā patiešām ir, un tad mums ir jāpieņem, ka statistika ir meli, jo, ja Liepājā katrs 3. būtu luterānis, tad tas nozīmē, ka 20,000 Liepājā ir luterāni, kas nozīmē, visām luterāņu baznīcām būtu jābūt stāvgrūdām pilnas, bet cik es zinu, viņas ir tukšas, cik tukšas vien var būt. Kāpēc tā notiek? Kāpēc baznīcas ir tukšas? Un patiesībā, ja mēs saskaitītu visas Liepājas kristiešus kopā pa visām baznīcām, kur patiešām ir ticīgi, varbūt būtu 1000, varbūt 2 maksimums, labākajā gadījumā. Un tad no tā visa, kas nāk svētdienās un kas ir tie kristieši, cik no viņiem ir aktīvi evaņģēlija pasludinātāji? Aktīvi 100, 200, maz. Un Liepājā dzīvo 1000. Šie pāris simti, pat ja viņi ir, viņi nevar vienu pašu aizsniegt. Un tāpēc arī tā realitāte ir tik bēdīga, ka baznīca ir tukšas, tikai retais ir ticīgs, tikai retais meklē Dievu. Redziet, Jēzus teica, strādnieku ir maz, bet darba ir vairāk, kā acis rāda. Tad atkal no vienas puses būtu pamats krist panikā un izmisumā, jo tas uzdevums ir tik nereāli liels, ka kādam iespējams nokarājās rokas, ieraugot to, cik tas ir neiespējams uzdevums. Un tad mēs varētu teikt, ja jau strādnieki ir maz, un tu neko nevar darīt, un tas tā ir, un Jēzus arī to teica, tad vienkārši, kā ir, tā ir. Un kā ir, tā ir, ko mēs tur varam izdarīt. Bet tas nav tas, ko Jēzus teica saviem mācekļiem. 2. pantā mēs lasām, tad, kad viņš teica, pļaujamā daudz un strādnieki maz, tad viņš pēc tam saka, kas viņiem ir jādara, tad lūdziet. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta savā pļaujā, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Bet mūsu uzdevums, kas mums ir jādara, te ir rakstīts, lūdziet. Jēzus risinājums šai problēmai nav nokārt galvu, nokārt rokas un pateikt, ir slikti, mēs neko nevaram izdarīt, bet tieši otrādi. Jēzus aicina mums lūgt. Un atcerieties, Jēzus teica, lūdziet un jums taps dots. Lūdziet un jums tas dots. Ja tu lūgsi, Dievs sūti strādnieks savā pļaujā, tad Dievs to darīs. Dievs dos. Dievs pavairos. Jo viņš ir pļaujas kungs. Un tāpēc jautājums tagad tieši konkrēti tev. Vai tu savā ikdienā lūdz pļaujas kungu, lai viņš sūta strādnieku savā pļaujā? Vai tu lūdz tādu lūgšanu? Vai tu lūdz Dievs sūti strādniekus savā pļaujā? Iespējams, kāds saka, un varbūt jūs domājat pie sevis, ja godīgi nē. Tu vari to nožēlot. Tu vari īstenībā atzīt un teikt, Dievs piedod, ka es to neesmu darījis. Jo Bībele saka, ka Dievs atbildēs tās lūgšanas, kas tiek lūgts pēc Dieva prāta, un pats Dievs, pats Jēzus mūs aicina, viņš saka, lūdziet, un Tēvs dos, lūdziet, un Dievs pavairos tos strādniekus, viņš dos tos strādniekus. Tu vari nožēlot, ka tu to neesi darījis, un tu redzēsi, ka Dievs uzklausīs tavu lūgšanu. Bet tad nākušais moments. Dažas nedēļas atpakaļ, kad mums bija nozara vadītāja tikšanās, viena no vadītājiem, kas bija nesen pievienojusies vadītāja komandai, atzina, ka viņi bija izbrīnīti par mūsu draudzes anketas rezultātiem, ka tik daudz cilvēku patiesībā nav iesaistīti kalpošanās. Jo no malas skatoties, bija radies tāds uzskats, jeb sajūta, iespējas, ka viss jau ir kārtībā, ka tad, kad tiek izteikts aicinājums atsaukties, ka tad ir vesela čupa, kas stāv rindā, un tad ir atlases kārtība bez mazvai, kurš tiks uzņemts un kurš nē. Un ka patiesībā ir tieši otrādi, kad nav nemaz tik viegli atrast tos cilvēkus, kas ir gatavi kalpot. Un varbūt tās līdzīgi kādam no jums šodien, ka varbūt tās tev arī licies, ka ir jau daudz, kas var pastāstīt par Dievu, bet realitātē tā nav. Varbūt tas, kas tev ir jādara, tev ir jānožēlo, ka tu to neesi darījis, un jālūdz, lai Dievs maina, lai Dievs izsūta strādniekus savā pļaujā. Un ziniet, te ir viens ļoti interesants moments, kā mums patīk lūgt. Viens versija, kā mēs varētu lūgt Dievs. Tu redzi patiesībā, kā šo svētdienu tika sludināts, kad
strādnieki ir maz un pļaujamā ir daudz. Dievs, tiešām, pasties, mums ir tik liela draudz, mēs esam tik aktīvi draudz un tik daudz jauniešu. Nu, lai tie jaunieši taču iet un stāsta saviem skolas biedriem un tik daudz strādā rūpnīcās un vēl kaut kur, lai viņi iet un stāsta saviem kolēģiem. Un tu redz, Dievs, ka cik daudz cilvēku mums ir, viņi taču varētu iet un stāstīt. Tas nebūtu tas pareizais veids, kā lūgt. Tas, kā vajadzētu lūgt, ir jā, tu tā lūdz, bet tu vari teikt, Dievs, bet sūti mani. Dievs, arī mani, Dievs, tu pasties tik daudz, Dievs, es tiešām varbūt tās neesmu pēdējo mēnesi vai pēdējo pusgadu nevienam cilvēkam pastāstījis par tevi. Dievs, lūdzu, sūti man tajā pļaujā. Es arī gribu būt viens no tiem pļāvējiem. Kaut arī viņi maz, bet es gribu būt viens no tiem cilvēkiem. Un ja Dievs, es varētu pat vienu cilvēku nopļaut priekš tavas valstības, Dievs, būtu priecīgs. Jo tad, kad tu lūdz, nelūdz tikai, lai viņi iet, tad, lai tie jaunie saņemās, lai viņi iet, sāc ar sevi, sāc, Dievs, sūti mani. Un es ticu, ka ļoti daudz kas mainīsies. Pirmkārt, ja tavā dzīvē. Lai nebūtu tā, ka tu lūdz, lai Dievs izsūta, bet tu pats sevi izslēdz no tā sūtāmo saraksta. Un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka pēc tam, kad Jēzus pateica saviem mācekļiem, lūdziet, lai Dievs izsūta strādnieks savā pļaujā, tad skatieties momentāli kontekstā, kas uzreiz seko 3. pantā, ko viņš saka. Kas ir pirmais vārds? Iepriekšējais pants. Lūdziet, tad mēs lūdzam, lūdziet, lai pļaujas kungu, lai viņš strādnieks sūta savā pļaujā, un tad seko, ejiet. Lūk, es jūs sūtu. Es jūs sūtu. Tajā brīdī, kad tu lūgsi pļaujas kungu, lai viņš sūta, tev ir uzreiz aicinājums. Ej, es tev sūtu. Citiem vārdiem sakot, ja tu atvērsi muti un nāks Dievu priekšā un teiks, Dievs, sūta strādnieks savā pļaujā, Dieva momentāli atbild būs. Ej, es tev sūtu. Un varbūt teiks, nē, tik ātri vēl nē, Dievs sūta tos, kas ir gatavi. Nē, Dievs teiks, ej. Jo tas ir burtiski tas, ko viņš teica mācekļiem. Viņš teica, ejiet, ej tu. Nesēdi tikai lūkšanas kambarī, lūgdams par citiem un sevi izslēgdams no šīs saraksta laukā. Lūdz, Dievs, sūti arī mani. Jo Dievam nav vajadzīgi padomdevēji un dīvāni eksperti, kas gudri varēs stāstīt, kā citiem tur kaut ko vajadzētu darīt. Dievam vajadzīgi strādnieki, kuri ir gatavi lūgt pirmkārt, un otrkārt būt gatavi iet uzreiz, būt gatavi atsaukties tam. Jo šis konteksts, ja jūs apskatīsieties, tas nav tā, ka Jēzus šo lūdziet saka lielajiem pūlim, tiem tūkstošiem. Viņš saka, klausieties, es tikko 9. nodaļā izsūtīju 12 mācekļus un tikko izsūtīju 70 mācekļus. Viņi tagad man strādās, tāpēc klausieties, ko mēs darīsim. Jūs lūdziet par viņiem. Tā Bībele nekad nemāca. Bībele nekad nesaka, kamēr tie tur kapā, jūs tur tagad klusībā sēžat savos kambaros un lūdziet. Kaut arī to var darīt, bet Bībele sagaida. Tad, kad Jēzus teica, viņš to teica tiem, kas gāja. Jēzus teica, lūdziet tiem, kas paši gāja. Tas neatiecās tādā ziņā uz to lielo baru. Un jautājums ir, kurā barā tu būsi? Dievs aicināja lūgt tos, kas paši gāja šajā druvā. Un es jums pateikšu vienu lietu no savas personīgās pieredzes. Tad, kad es eju un sludinu, tad, kad es eju un lūdzu par Liepāju, piemēram, par Liepāju lūdzu katru dienu, par Kuldīgu lūdzu, par Ventspili, par Latviju, par tām vietām, kur mēs varētu kā draudze būt un iet par svētību, bet īpaši es lūdzu par Liepāju. Tad, kad es lūdzu par Liepāju, es vienmēr lūdzu, Dievs, kā tu vari lietot mani? Dievs, kā es varu būt šeit lietots? Ko tu gribi, lai es šajā visā daru? Kā es varu būt par svētību? Ko es varu darīt? Kā tu vari lietot mani tajā visā? Un es meklēju iespējas, lai es to varētu darīt. Jo es varu pateikt tā, tad, kad tu vairāk un vairāk sāc lūgt par to, tu vairāk un vairāk aizdedzies. Un tad, kad tu esi gatavs lūgt, lai Dievs tev lieto, Dievs tev arī lietos. Un es arī nelūdzu, Dievs, sūti kādus citus, un pats es neesmu gatavs iet. Nē, es esmu gatavs iet. Un es esmu gatavs iet tieši tāpat, kā arī Jesai teica, kad Dievs prasīja, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnesis, tad Jesai atbildēja, redzi, es esmu šeit, sūti mani. Vai tu vari pateikt tāpat kā Jesai? Ja Dievs tev teiktu, ko lai es šodien sūtu? Vai tu vari pateikt, Dievs sūti mani? Un būt gatavs iet un to darīt. Ja tu zini, ka tavu grēku tev ir piedot, un tu esi Dieva bērns,
Kā tu vari vienkārši noskatīties, kad cilvēki iet pazušanā? Piemēram, ja mēs šo pašu svētku runāsim gadu vēlāk, nākušā gada oktobrī, tad kā minimums 1000 cilvēku Liepājā būs nomiruši, tāpēc, ka gada laikā Liepājā nomirst apmēram 1000 cilvēku. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas šodien ir dzīvi, padomāj par to, 1000 cilvēku, kas šodien ir dzīvi, pēc gada vairs nebūs. Šajā baznīcā mēs Ziemassvētkos bijām 350 cilvēku, un sajūta bija, ka tā baznīca bija piebāzta. Pilna, tur vairs neko īpaši nevar ielikt. Tas nozīmē, 3 tādas baznīcas gada laikā vairs nebūs. Pilnas, 3 pilnas. Piegrūst stāvgrūdām, pilnīgi pilnu, visu šito zāli, visu balkonu varētu, piemēram, 500 cilvēku. Pēc gada 2 tādas baznīcas būs jau mirušas Liepājā. Pēc gada. Un Jēzus teica, ejiet, lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Un iespējams šis ir galvenais iemesls, kāpēc mēs neejam. Jo šis nav vienkārši smags darbs, tas ir ļoti sāpīgs un ļoti bīstams uzdevums, uz kuru viņš mūs aicina. Ko bez Dieva nav iespējams pavilkt. Jo iet kā jēram vilku starpā, normāls domājot, mēs domājam, tas nozīmē nāvi. Kā minimums. Ko jērs aiziet vilku barā, viņi tiek saplosīti gabalos. Un tieši tas, uz ko mēs tiekam aicināti. Iet pie vilkiem, pašiem esot jēriņiem. Protams, ka Dievs mūs apsargā un neviens mūs nesaplosīs bez Dieva ziņas, jo Bībele saka, ka pat mats no mūsu galvas nekritīs bez Dieva ziņas. Bet jautājums, vai tu esi gatavs kā jērs iet vilku starpā? Jo skaties, kādi būs 2 potenciāli scenāriji, kas var notikt, kad tu ies Lūkas evaņģēlijas. Turpinājums būs 2 scenāriji. Pirmais scenārijs ir 5. līdz 7. pāns, kur ir rakstīts: Ja jūs ieiet kādā namā, tad sakiet vispirms miers šim namam. Un ja tur būs kāds miera bērns, tad uz viņu dusēs jūsu miers. Bet ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tādā pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs. Bet neiet no vienas mājas uz otru. Citiem vārdiem sakot, īsā versija šiem 3 pantiem ļoti vienkārši. Tad, kad tu stāstīsi, būs cilvēki, kas teiks: paldies, man tas bija vajadzīgs. Pastāst man vairāk. Varbūt tās tad, kad tu aicini kādu uz baznīcu, tu pārsvarā saņem atteikumus, bet tad būs kādi cilvēki, kur pateiks: es varētu aiziet. Es tieši biju domājis, es gribētu aiziet uz kādu draugu. Es esmu dzirdējis tādas liecības, ka jūs esat teikuši man, ka tu uzaicināji, tas cilvēks saka, es tieši meklēju, kurš varētu aiziet. Un tajā brīdī liekas, wow! Ko es gribu pateikt? Kādreiz būs šādi, ka tu pateiksi, un viņi teiks, es to gribu. Bet kā būs pārsvarā? 10. 12. pāns. Bet ja jūs ieiesiet pilsētā un jūs tur neuzņem, tad izejiet uz viņas ielām un sakiet, pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, mēs šeit nokartām. Bet to ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu klāt. Es jums saku, ka Sodomas ļaudīm viņā dienā būs vieglāk nekā šādai pilsētai. Pārsvarā tu piedzīvos to, ka cilvēki tev atraidīs, viņi negribēs dzirdēt, ko tu saki. Pārsvarā būs tā, ka viņi teiks, nē, paldies. Nē, viņi neteiks, nē, paldies. Viņi teiks, atšķiries savu Dievu, viņš nav vajadzīgs. Bet tas nedrīkst tev atturēt. Kaut vai tāpēc, ka Jēzus jau iepriekš to teica, ka lielākā daļa jūs atraidīs, lielākā daļa jūs nepieņems. Bet mums ir jāiet un jāsludina. Un tas labākais ir tajā, bet zini arī to. Un līdzīgi kā Mārtiņš patiesībā sludināja dažas nedēļas atpakaļ, atcerieties, viņš teica, nē, un tad būs viens jā. Un tad atkal būs vesela čupa, nē, un tad būs atkal jā. Mums ir jābūt gataviem piedzīvot tos nē, lai mēs varētu piedzīvot tos dažus jā. Patiesībā mums kristiešiem jāiemācās būt imūniem pret atraidījumu. Jo pretējā gadījumā, ja mēs viņu uzņemsim personīgi, tad mēs to nepiedzīvosim. Mēs nevarēsim piedzīvot, ka Dievs mūs lieto. Un tad, protams, jautājums, ko uzdot tev, ir no tā, ko tu šodien esi dzirdējis, kas ir tas, ko tu vari sākt darīt. Iespējams, kādam ir jāsāk ar to grēku nožēlu, jālūdz Dievam piedošanu, ka tu neesi lūdzis Dievam par strādniekiem, lai Dievs izsūta. Tas būtu viena lieta, ko tu varētu darīt, ka tu neesi bijis aktīvs, liecinot citiem par Jēzu.
Bet tad nākošais ir lūdzu, lai Dievs sūta strādnieku savā pļaujā. Un lūdzu, lai tu varētu būt viens no šiem strādniekiem, kur Dievs sūta. Un varbūt tās kāds domā, kur tie strādnieki radīsies. Ļoti vienkārši. Ja pusdraudze mūsu kontekstā, pusdraudze to nedara, tad mums ir milzīgs potenciāls. Pusdraudzei ir jāsāk to darīt. Lai tie būtu 60, 70, 80, 90 un 100% cilvēku, kas to dara. Tā būs viena grupa no jums, no netik aktīviem draudzes locekļiem. Nāks tie kalpotāji, tie strādnieki. Bet otra grupa ir, viņi joprojām ir pasaulē. Viņi šodien ir bez Dieva. Viņi dzīvo kaut kur pilsētā, viņi šajās mājās dzīvo. Viņi Dievu nepazīst, viņiem Dievs nav vajadzīgs. Bet tad, kad viņiem tiks pastāstīts Jēzus un viņi atgriezīsies, tad viņi būs tie, kas ies un stāstīs citiem par Jēzu. Tur radīsies šie strādnieki, šie, kur kalpos un kur ies un stāstīs citiem par Jēzu. Tāpēc lūk praktiskais uzdevums. Nākošo svētdienu, kā Dāvis pieminēja, mums būs draugu svētdiena. Un tu tiec aicināts uzaicināt kādu uz šo dievkalpojumu, kur būs vieglā veidā pastāstīt vēsti par Jēzu. Varbūt tev jālūdz, lai Dievs tev parāda, uzrunā, kurus cilvēkus aicināt. Lūgt, lai pirms tu dod vai pirms tu sūtīsi to digitālu ielūgumu, tu vari lūgt, lai Dievs atver viņu sirdi, lai viņš ir gatavs dzirdēt un atsaukties. Un tad ej un aicini. Un apzināties to, ka iespējams, Vivīt, tu pagājušajā reizē teici, tas bija 20, 30 kaut kā. Jā. Izsūtīja, praktiski viss bija atteikumi. Viens bija laikam pieņēmums, jā. Viens pateica jā, 30 pateica nē. Nu, apmēram tāda varētu būt statistika. Ja tu gribi 3 draugus, lai viņi atnāk, tad uzaicini 100 cilvēkus. Un tad tas ir viens variants. Un es gribu jūs iedrošināt. Stāsts no pagājušā gada. Tad esmu jau viņu nedaudz pieskāries. 10. septembrī mums bija draugu dievkalpojums, uz kuru bija atnākuši apmēram 60 jauni cilvēki pirmo reizi. Bet nedēļu iepriekš Ilze uz draudzi būs aicinājusi Ukavītas ģimeni, Raimondu un Ievu. Un nākošā svētdienā savukārt viņi uz draugu dievkalpojumu būs aicinājuši savus bērnus. Un tieši mēnesi vēlāk pēc draugu dievkalpojuma 10. oktobrī Raimondam bija kristības Skrundā Ventā un 3. augustā 4. augustā Ievai bija kristības Usmas ezerā. Un viņa bērni joprojām nāk mūsu draudzē, iesaistās aktīvi tīņos un kur mazā. Un tas viss tikai tāpēc, ka viss viņa dzīve mainīsies, un tas viss tikai tāpēc, ka Ilze viņus uzaicināja uz draudzi. Palielam tas bija viss tikai tāpēc. Vai Ilze bija tā, kas izmainīja viņas sirdis? Absolūti nē. Vai Ilze varēja kaut ko ietekmēt? Absolūti nē. Dievs darbojas pie viņu dzīvēm īstā laikā, īstā vietā. Viņus uzaicināja, viņa dzīve mainīsies. Un tas ir tas, ko Dievs darīs. Es ticu, ka tas nav pirmais stāsts, paldies Dievam, tas nav otrais stāsts, tas ir kurais stāsts, un tas nav pēdējais stāsts. Un tu varbūt domā, kurš būs nākošais? Varbūt, ka tavs stāsts būs nākošais. Varbūt nākošajā, kad pavasarī atkal būs draugu dievkalpojums, es varēšu lietot jau citu piemēru un teikt, atcerieties, toreiz oktobrī mums bija draugu dievkalpojums, to uzaicināju, tie cilvēki sāk nākt, viņi dzird evaņģēliju, atgriezās. Tas ir tik skaisti patiesībā. Tagad mēs noslēgsim ar vienu video. Tas video būs ļoti sliktā kvalitātē. Pirmkārt, tāpēc, ka tas video būs no filmas Titaniks. Okay. Varbūt kādiem tas būs bijis, kāpēc Titanika rāda baznīcā. Es jums paskaidrošu, kāpēc. Tas būs moments, un tas sāksies no tā brīža, kur visi cilvēki kliedz, spiedz, jo viņi ir iekrituši ūdenī, kuģis ir tikko noslīcis, un tie, kas bija ar ūdens vestēm un tam līdzīgi, tie bija uzpeldējuši augšā, un glābšanas laivas ir pabraukuši nostāk, kuģis ir noslīcis, un viņi tur tagad ūdenī ir. No tā momenta sāksies video. Būtībā jums tur nekas daudz nav jāredz, būs subtitri virsū, viss būs tumšs. Es domāju, ka kvalitāte būs ļoti bēdīga. Jūs tikai varēsiet redzēt uzrakstu. Bet jūs sapratīsiet, jo es pateicu, no kur brīža sāksies. Un tur būs saruna, kas notika laivā, glābšanas laivās. Un tad ir 2 momenti. Ir glābšanas laivas un tas, kas notiek ūdenī. Ja? Cerēsim, ka nekas neraustīsies. Un tagad es iedošu bišķiņ citu perspektīvu šajā filmā. Jo jūs esat skatījušies viņu, jūs zināt, jūs iztēlojaties un tam līdzīgi. Un tagad es iedošu bišķiņ citu perspektīvu. Tie cilvēki, kas ir ūdenī, tie ir jūsu draugi, tā ir pazudusī pasaule, tie ir jūsu kolēģi, varbūt tas neticīgais vīrs, tev bērni. Visi cilvēki, kas ir pazuduši, tā ir tā lielākā daļa Liepājas.
Un tad mēs, kristieši, esam tie, kas sēž tajās glābšanas laivās. Drošībā, siltumā, sausumā. Un tad tie cilvēki, labi, mēs varbūt teikt, ok, mēs nedzirdam, ka kāds cilvēks saka, palīgā, palīgā, nāciet man pastāstiet par Jēzu. Bet reāli tāda, ka viņi visi ir pazuduši. Viņi sauc, lai mēs nākam viņus glābt. Un mēs bieži vien, kā tas Džeks, uzvedamies, tas ir pārāk bīstami. Viņi man aizraus līdz pasaulē. Ja viņi man atraidīs, ja viņi pa mani izsmies, ja viņi man šito, ja viņi man šito, ja viņi man šito. Un es vienkārši, ja būtu iespējams, vienkārši uz brīdi es aiztīšu atpakaļ, un es gribu vēl vienreiz, lai jūs paklausties, vienkārši paklausties uz brīdi. Tas video sākās ar saucieniem. Un klausieties, viņi bļauj tagad. Tie ir mūsu draugi, kas bļauj. Tie ir mūsu kolēģi, kas bļauj. Tie cilvēki, kas dodas uz ēli. Lielākā daļa cilvēku dodas uz ēli. Bībele saka, ja plats ir ceļš un plati vārdi, kas ved uz pazušanu, un daudzi ir tādi, kas pa to staigā. Mums nākošo svētdienu būs draugu dievkalpojums. Tu vari būt tas draugs, kurš pados peldriņķi un izglābs to savu slīkstošo draugu. Un varēs būt kā tā sieviete, kas bija gatava iet, riskēt un glābt. Vai tu vari būt kā tas vecis, kurš bija nobijies, kurš vairāk domā par savu pakaļ nekā par to, kas notiks ar kādu citu. Un mēs, kristieši, bieži vien uzvedamies tieši tāpat, kā tas vīrietis tajā laivā. Nākošais svētdien būs draugu dievkalpojums. Kāpēc bieži vien ir tā, ka labi, tajā reizē pagājušo gadu bija ļoti labi, bet pavasarī bija kaut kādi 15, 20 cilvēki atnākuši jauni. No vienas puses mēs varētu teikt, ok, super, 15, 20 cilvēki. Bet kāpēc nevarēja būt 150 vai 200 jauni cilvēki? Tā ir mūsu atbildība. Tā ir mūsu atbildība. Un tas pats pirmais video, ko mēs skatījāmies, neaizbildināsimies ar to, ka man ir mana kalpošana, man ir mans tas, man ir mans laiks, man ir mana ģimene, man tev nav laika. Tavs primārais uzdevums ir būt par Jēzus Kristus liecinieku. Tev nekāds attaisnojums nevar būt. Nē, esi tas, kurš tikai runā par cilvēku zvejniecību, bet es kā tas Toms tajā video, kurš iet un makšķerē. Un kurš iet un makšķerē, viņš viennozīmīgi izglābs kādu. Lai tas jūs iedrošina. Nākošais nedēļa, šīs nedēļas laikā, kas jums būs, iet un liecināt. Aizmugurē uz infočentiem ir 4 dažādi ielūgumi. Tur nav daudz. Bet viss pēc dievkalpojuma, ja kāds nav vienā vai otrā draudzes WhatsApp grupā, es jums varu aizsūtīt. WhatsApp grupās būs ielūgumi. Es jums varu aizsūtīt ielūgumu, kur tu tālāk varēsi aizsūtīt savam draugam. Un es domāju, tas būtu brīnišķīgi. Ja katrs no mums, nevis 50%, 90%, bet katrs ik viens no jums, kas esat šeit, man tā skaitā, ka mēs nākošajā nedēļā aizsūtītu kādam ielūgumu. Negribu sūtīt uz draugu dievkalpojumu, aizējām viņu, pastāst viņam par Jēzu, tas būs vēl labāk. Bet mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Es aicinu, ka šajā brīdī mēs varam lūgt Dievu, lai Dievs mums dod spēku. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mūs esi izglābis. Un ka Jēzus, Tu biji gatavs iet šo smago ciešanu ceļu, lai mūs pievestu sev. Un es lūdzu Tēvs, ka Tu piedod, ka mēs tik bieži uzvedamies kā tas vīrietis tajā laivā, vairāk uztraukdamies, kā mums būs, nevis par tiem cilvēkiem, kas atrodas ūdenī un ir tuvu nāvei. Mēs gan bieži neredzam, tie neticīgie cilvēki, viņi neuzvedās tā, it kā viņi būtu ceļā uz ēli, bet tas ir tāpēc, ka viņi neapzinās. Bet mēs to zinām, un tomēr mēs klusējam. Es lūdzu Tēvs, ka Tu mūs padari par lieciniekiem, jo Tu esi teicis savā vārdā, ka jūs saņemsiet spēku un jūs būsiet mani liecinieki. Tāpēc, Jēzus, lūdzu, ka Tu mūs padari par saviem lieciniekiem, kad katrs ik viens, visi mēs varam iet un liecināt nākušās nedēļas laikā par Tevi. Stāstīt par Tevi vai aicināt uz draugu dievkalpojumu, kur būs iespēja viņiem dzirdēt evaņģēliju. Bet Tēvs, ka mēs nepaliekam vienaldzīgi, ka mēs nepadomājam, gan jau kāds cits. Bet es lūdzu Tēvs, ka Tu katru vienu uzrunā un vēl vairāk.
Tu zini, kurus tu gribi glābt, tu zini, kuriem tu vēlēsi pasludināt evaņģēliju. Tad lūdzu, Tēvs, ieliec sirdī kādus vārdus un uzvārdus, kādus cilvēkus, kuriem ir jātiek uzaicinātiem. Lai Jēzus tavu valstību var Liepāja iet plašumā. Mums ir vajadzīgs tavs spēks, Tēvs, un tāpēc es lūdzu, lai tu palīdzi mums to izdzīvot. Es to lūdzu Jēzus tavā vārdā. Āmen.